Esiet sveicināti raidījumā Tavs auto. Kā jau daudzkārt iepriekš esam uzsvēruši, tad tieši kompaktklases spēkrati ir pieprasītākie Eiropas autotirgu. Un šodien pie mums raidījumā kāds visai spilgts šīs klases pārstāvis, kurš, lai arī nes korejiešu autobūvas giganta Hyundai emblēmu, ir tapis tepat Eiropas sirdī un arī domāts Eiropiešiem. Šodien Tavs auto iejusties auto eksperta lomā. Aicinājām cilvēku, kuram automobīļi nav vienaldzīgi. Pat vairāk, dziedātājs Normunds Rutulis ir kaislīgs autofans, kurš savā autobraucēja karjerā paguvis izmēģināt visdažādākos spēkratus. Agrāk bieži apspriests aspekts, tagad varbūt retāk par to, cik korejieši ir pilnvērtīgi. Es domāju, šis jau dažus gadus vairs nav īsti arguments, par ko runāt. Jautājums tagad laikam ir par līdzību, kurš ir eiropeiskāks, vai eiropietis vai korejietis. Droši vien jau kā ar iepriekšējiem i30 modeļiem, ar vispār iepriekšējiem Hyundai, es domāju, 5 gadus, varbūt pat 10 gadus automobīļiem. Šis Dienvidkorejas ražotājs ir ļoti pietuvinājies Eiropai. Es domāju, ka tas bija arī viņa mērķis. Ar katru gadu īpaši šī alianse Hyundai Kia ļoti iemanto autobraucēju uzticamību. Eiropas iedzīvotāji novērtē kvalitāti, novērtē, acīm redzot, arī garantijas iespējas, jo kā vienam tā otram zīmolam, kurus es nosaucu, ir pietiekami liels garantijas laiks. 5 un 7 gadi, tas ir milzīgs laiks. 5 gadu laikā mašīna var nobraukt, ja tā tiek izmantot, piemēram, tur pilsētas braukšanai kādam uzņēmumam. Tas apliecina to, ka korejiešu autoražotājs, acīm redzot, arī piesaistot Eiropas speciālistus. Es nezinu par Hyundai, bet es zinu, ka Kia Pēters Šrajers ir joprojām taisnība, jā, dizainers. Īsti vācu dizains faktiski. Šis Hyundai i30 ir absolūts šī gada jaunums. Proti, modelis ir nonācis savā 3. paudzē un Eiropas autosalonos pieejams tikai no šī gada marta. Bet Latvijā tā cena sākot no nepilniem 15 000 eiro. Šis auto vizuālais tēls, siluets ir veidots ļoti eiropeisks. Šis konkrētais modelis man pirmajā acu uzmetienā vispār atgādināja Golf no Sāna, piemēram, visas tās plūdlīnijas. Lai gan priekšā izskatās mazliet agresīvāk, pateicoties lukturiem. No šim konkrētam modelim arī pateicoties LED gaismām. Austrumnieku laipsti. Kā tu pareizi nosauc tās? Heksagonālā reste. Heksagonālā reste. Pat tiešām arī šī reste izskatās gudra. Nerunāsim par ārējo perimetru, bet par iekšpusi man šķiet kā tāda mozaīka salikta no regulāra detaļu mozaīka tāda, regulārs detaļas mozaīka. Ļoti skaisti, keramiski izskatās. Nevis, kā mums ir ierasts, chromēta reste, bet klavierlakas klāta. Skaisti izskatās, tiešām izskatās uzreiz dārgāk. Kopumā ne jau vēl šis automobīls ir saņēmis arī dizaina balvu, plus šie lukturi, plus arī šie difuzori sānu, kuros ir iebūvēti arī šie, kā precīzi sauca, statiskās liecas gaismas. Tātad pagriez stūri, iedegās gaismiņu, un tu redzi it kā aiz stūri mazliet. Statiskā lieca. Vadāmība. Man patika. Tas ir vienkārši runājot. Es tiešām pārsteigts esmu par dzinēju 1.6 dīzelis, 136 zirgspēku. Par griezu momentu es neesmu interesējies, bet pietiekami liels, jo arī šajā gadījumā ir 3 braukšanas režīmi – eko, sport un regulārais, ja, teikšu tā. Un kas mainās? Kas mainās? Paskaties. Es ieslēdzu eko. Viņš neļauj griezt ilgāk par 1800–2000 apgriezieniem minūtē. Tad viņš slēdz automātiski, jā, ir 7 pārnesumi, 2 sajūta kārba, un pie tam pārnesumi pārslēdzas nemanot. Tu nejūti tiešām sajūtu līmenī, varbūt mazliet uz dzirdi, tu vari saprast, ka pārslēdzās. Bet tas ir tik nemanām. Faktiski tā kā tāds šmirģelis. Kādreiz bija vienātruma mopēdi, 45 kubikcentimetri. Tad tāds sajūta ir līdzīga. Iedod ručkā un brauc. Ar šo arī iedod ručkā un brauc, un tagad ir ieliksim sportu. Paskaties, kas par... Līdz cik? Nu jau ir 4. Jūti? 4,5 apgriezieni. Un cik viņš labi arī bremzējās? Jo. Šim konkrētam ir 16 colu ritenīšu. Neizskaties, ka baigi lielie bremžu diski būtu. Un šī sajūta ir ļoti laba. Tu zini, ka man pat drusku sareiba vestibulārais aparāts. Un arī braukšanas ātrums ir ļoti komfortabls. Tu brauc apmēram 110–120 km/h un tu nejūti nemaz to ātrumu. Tātad var spriest, ka piekari ir pietiekami labi noregulēti. Pirmkārt izveidot. Sajūta arī pie stūras, kā tu redzi, es jūtos baigi ērti. Tiesa gan šis krēsls konkrētais sēdeklis ir ar bez automātiskā regulēšanas iespējām.
parastais manuālais. Tātad uz augšu tikai es varu pacelt visu sēdekli uz priekšu. Cilvēks grib sev piedizainēt visu mašīnu līdz niansēm un perfektumam, protams, detaļi, Jā, bet to var pasūtīt. Ir pieejama elektroniski vadām krēsla ar atmiņas pozīcijām divām, tā kā tas viss ir, protams, ka tas uzreiz ir cits izmaksas, acīm redzot, jā. Bet pielasīt šo autiņu ar vajadzīgajām konkrētam cilvēkam ekstrām vai nepieciešamībām ir diezgan vienkārši. Lai gan arī bāzē šis autiņš ir pietiekami nopakots, teikšu tā. Šis ekstras ir pietiekami daudz, kaut vai josla asistents. Vienīgā problēma mūsu valstī ir tas, ka šīs josla bieži vien nav. Joslas, jā. Vai nu nav, vai nu ir galīgi blāvas. No tāda atpakaļ skatu kamera tā īsti man šķiet nav nepieciešama. Varbūt sievietēm, kuras ir iepraktizējušās parkoties tieši pēc priekšā pateiktā, ko rāda šī kamera, tas varbūt der. Bet man tas varētu palīdzēt tikai neuzbraukt kādam sunim vai atkritumu kastē, kur es neesmu pamanījis. Cietā plasmas ir diezgan maz izmantot vietās, kur tu faktiski nepieskaries. Šeit, jā, cietai plasmasai ir jābūt pie durvju kloķa. Patīk, ko sakot? Man patīk, jā. Tiesa gan tāds mašīnas, kas tev klāji nepatīk. Ir. Tu ar viņām vairies vienkārši kontaktēt. Ir, bet tās ir no jauniem autiņiem maz. Te viss izskatās praktiski iekšā. No ārpus šis autiņš, pirmais, kas man uzreiz ienāca prātā, ir tāds pedantiskums detaļu izveidē, dizainā arī kā tādā. Stūri pasties tik glīti, šis. Un arī klavieru laka pa vidu pasties. Tas pats, kas uz restes. Tas pats, kas šeit, uz 8 colu mediju paneļa. Jā, tas gan ir jau tagad vairākās arī vācu automašīnās, arī franču automašīnās redzams lielais displejs, kas it kā ir nevis integrēts panelī, bet atsevišķa detaļa, kas uzmontēta savā ziņā pat tie pirmie modeļi, kas parādīja šādu veidu. Iespēja, ka tas mazliet tā kā kropalīgi. Head-up displejs vai stand-up displejs. Jā, tā kā mazliet ārpus stila, bet jau tas ir kļuvis par tendenci. Uzsēdināt planšeti, jā. Bet visādā ziņā es esmu tiešām ļoti patīkami pārsteigts. Tiesa gan es nezinu, kā šī automašīna uzvedīsies pēc 5 gadiem, vai piekar būs tikpat mierīgi, vai tikpat klus būs salons, vai nebūs kāda detaļu skrāpēšanās, čīkstēšana. Bet 8 noteikti reknas astotnieks šai mašīnai no 10 baļu sistēmas. Dotu augstāk, ja auto būtu lētāks, bet es pieļauju, ka šīs visas ekstras, kuras atsevišķi pa punktiņiem sakrājoties arī savāc konkrētu summu, tad tas viss varbūt arī ir objektīvi. Labs un lēts, laikam mūsdienās ir neiespējami.